Nu, runājot par pašu organizāciju. Šāda organizācija īsti, viņa var arī nebūt kā partija, viņai var būt, kā jau es teicu, viņa var būt kā arotbiedrība, un kurā piedāvāt var piestāties visiem politiskiem spēkiem, nu jebkuriem. Un līdz ar to ir visai grūti būs argumentēt jebkādam politiskam spēkam, kāpēc viņi šī partijā, šī nevis partijā, bet šī arotbiedrībā negribētu iestāties. Jo kā gan tu nevar neiestāties arotbiedrībā, kurā tevi nevar izslēgt ārā no politiskā spēka tikai tāpēc, ka tu balso tā kā grib tautas vairākums. Un kāds var būt iemesls? Es te īsti iemeslu neredzu. Otrām kārtām šāda organizācija ir vēlama tāpēc, ka viņa pēc būtības būtu vienīgā, kur būtu ļoti skaidri redzams, vai tas šīs organizācijas biedrs pilda savus solījumus vai nē. Bet tas būtu uzreiz redzams. Jo vienīgais kas šī organizācijā būtu noteikts biedram kā pienākums, tas ir balsot tā, kā ir nobalsojis tautas vairākums par jautājumiem, kuri ir uzlikt uz balsojumu. Ja viņš nobalso pretēji tam, kā viņam ir, kā tas ir pirms mājaslapā nobalsots, tad viņš tiek no tās organizācijas vienkārši izslēgts. Viņu nevarētu nopirkt. Vai arī pareizāk sakot, viņu vienreiz varētu nopirkt un visi to uzreiz redzētu. Jo viņam vajadzētu argumentēt, kāpēc viņš neklausa vairākumu viedokli. Pa pašu balsojumu kā principu, tur var izdarīt tā, ka es pieņemsim, neesmu baigi sajūsmā par to, ka tu vari nobalsot vienkārši tāpat vien. Labāk maksāt par to balsojumu, kaut vai 1 eiro par katru balsojumu. Ja es tā vēlētos nobalsot par kaut kādu jautājumu, tad, ja man būtu jāmaksā naudu, tad es vismaz domātu, kā balsot. Un tad tas būtu svarīgi. Nav jau svarīgi, lai tur masa baigā cilvēku nobalso. Svarīgi, lai nobalso tie cilvēki, kuriem tas ir svarīgi. Par jebkuru jautājumu atsevišķi. Un vēl viena lieta, ja es maksāju to 1 eiro, tad es arī sevi identificēju, kas es patiesībā esmu. Līdz ar to es domāju, ka tādā veidā var iegūt arī līdzekļus šīs mājaslapas uzturēšanai.